Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 22. psalma. Ēd un zemojas visi zemes lepnie. Viņa priekšā liecas visi, kas nokāpj pīšļos, kas dzīvību nepatur. Nākamās audzes viņam kalpos, par viņu pēcnācējiem stāstīs. Tie nāks un sludinās viņa taisnību tiem, kas vēl dzims par viņa darbiem. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev, debes Tēvs, par atgādinājumu, par to, kas un kādi mēs esam, un pateicamies Tev par seno pravietojumu, par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, un mūsu attiecībām ar viņu. Par to, kādi mēs esam, droši vien mūs īpaši jāpārliecina nav. Un tomēr laiku pa laikam mums katram ir nepieciešams vien atgādinājums. Un varbūt psalma autora izvēlētie salīdzinājumi ir pietiekami uzskatāmi, daļrunīgi, spēcīgi. Viņš runā par cilvēkiem kā par tādiem, kas nokāpj pīšļos, kas dzīvību nepatur. Jā, varētu tā sacīt. Būt cilvēkam nozīmē būt radījumam, kas ir izkāpis ārā no pīšļiem, kas ir pacēlies augstāk par pīšļiem, un tikai uz kādu brīdi. Un kādā brīdī tam ir jāatgriežas atpakaļ šajos pīšļos. Tam ir jānokāpj atpakaļ pīšļos. Salīdzinājums gluži kā ar jūras vilni, kas izceļas uz brīdi ārā no jūras, no okeāna, un pamana sevi uz apkārtējā okeāna fona, un apzinās brīdi sevi. Līdzīgi arī cilvēks. Mēs izkāpjam, izceļamies no pīšļiem un sevi ieraugām, sevi apzināmies, jo mums ir dota dzīvība. Mūsu dzīvības laiks, kā liecina raksti, ir 70 gadi, vai, ja kāds ļoti stiprs, 80 gadi. Un tomēr, kā jau pareizi to novēro psalma autors, mēs savu dzīvību nepaturam. Reiz iedota, tā ir tikai uz laiku. Mēs to izmantojam, mēs par to priecājamies, mēs varam to baudīt, bet mēs nespējam to paturēt uz mūžīgiem laikiem. Tā mums ir jāatgriež atpakaļ. Tā atgriežas atpakaļ pie tā, kas to ir devis, pie Tevis, Kungs. Jā, šo laiku pa laikam atcerēties, arī šajā rītā sev atgādināt, ka mēs esam uz brīdi izkāpuši ārā no pīšļiem, uz brīdi drīkstam baudīt un priecāties par dzīvību, kas mums ir dota, bet tā ir milzu vērtība, un tā ir tikai uz laiku. Tādēļ debes Tēvs palīdz mums to izmantot ar godu, ar cieņu, pēc iespējas labāk, efektīvāk, svētīgāk. Un viens no veidiem, kā to svētīgi izmantot, savu dzīvi, savu dzīvību, ir godāt tavu dēlu,
Jā, kā raksta psalma autors, viņa priekšā liecas visi. Par viņu stāstīs nākamajām paaudzēm, nākamās audzes viņam kalpos, viņa taisnību sludinās tiem, kas vēl dzims, par viņa darbiem runās ilgi pēc tam, kad viņš ir dzīvojis, jo tas esi tu pats, kungs, kas esi ietērpies uz brīdi pīšļos, kas esi savu dzīvību atdevis par pasauli. Jā, ir pagājuši gadu simti un gadu tūkstoši, un kas to zina, cik vēl paies, bet Kristus vārds tiek sludināts no paaudzes paaudzē. Par viņa darbiem tiek runāts aizvien, par to lielo mīlestību, kas atklājās viņā, par to, cik nepārprotami un pārliecinoši viņš ir devis liecību, Dievs, par tevi, par tavu labvēlību pret šo pasauli, par tavu mīlestību pret šo pasauli. Apliecinājis to līdz galam, no pirmā līdz pēdējam elpas vilcienam, nežēlojot savu dzīvību, necenšoties to paturēt un glābt, bet atdodot sevi visā pilnībā. Jā, debes Tēvs palīdz arī mums domāt par viņa dzīvi, par viņa darbiem. Palīdz mums aizdomāties, ko tas mums dod, kāda mums no tā jēga, mums, kuriem vēl tikai būs jānokāpj pīšļos un sava dzīvība jāatdod tev atpakaļ. Palīdz ieraudzīt šo iedrošinājumu Kristus dzīvē un viņa gājumā. Iedrošinājumu, kas vēlas stiprināt mūsu dzīves ceļos un arī mūsu ikdienā, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.